Laurim ir liela taisnība, ka mums būtu jārunā par lietu, kas vēl nav noformulējusies. Un mums būtu jāsāk ar to, kādas ir iespējamas šīs pirms satversmes stāvoklis vai pirms satversmes vērtības. Visas vērtības jau nekad nevar ierakstīt konkrētā normatīvā dokumentā. Un jāsaka tā, ka es norādītu, ka satversmes kodolā ietilpst, bet ne tikai, bet noteikti kodolā ietilpst 3 lietas. Pirmkārt, tas, ka Latvija pastāv. Un man liekas, ka satversmes kodols varētu sakrist ar formālo satversmes dokumentu, ja satversme sastāvē tikai no 2 vārdiem, un tie būtu Latvija ir. Tādā gadījumā kodols būtu arī izteikts ar satversmes tekstu. Kāpēc? Tad man liekas, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Latvija izveidojās tautas pašnoteikšanās rezultātā konkrētā brīdī, un šim brīdim nebija satversme jau kā dokuments priekšā. Līdz ar to, lai izveidotos nacionālā valsts, bija nepieciešami vismaz 4 priekšnoteikumi. Tātad vēsturiskā teritorijā vairākumā dzīvojoša nācija, kas apzinās sevi kā atsevišķām kopīgām vērtībām, šeit varētu būt valoda, kultūra un tā tālāk, vienojoša kopība. Otrais obligātais priekšnoteikums būtu tas, ka tā spēj iekšēji pašorganizēties, apzināti izveidojot nācijas gribu izsakošas institūcijas. Un arī šeit mēs varam atrast, tādas institūcijas ir pastāvējušas. Treškārt, tā apzināti vēlas un spēj būt līdztiesīga, vai gribētu teikt, vienāda ar citām nācijām, saprotot, ka Latvija vēlās pacelties līdz citu valstu līmenim, būt līdztiesīga ar citām. Un ceturtais, šī valsts ar savu esību uzskata, ka savas valsts nodibināšana ir vienīgais pareizais nācijas tālākās attīstības un izaugsmes veids. Protams, ka savas valsts izveidošana prasa noteiktus upurus, gan finansiālus, gan intelektuālus resursus, bet tas parāda arī šīs nācijas izpratni par savu sūtību un atbildības pakāpi. Runājot par satversmes kodolu, otrā lieta, man liekas, būtu tā, ko Lauris jau pieminēja, kur ir. Ja mēs sakām, Latvija ir, tad otrs jautājums, kur viņa ir. Un šo atbildi arī mēs ļoti labi varam atrast, jo tautas pašnoteikšanas rezultātā izveidotā valsts ieņem konkrētu teritoriju, kuras robežas varbūt vēl nenoteiktas. Jo tad, kad Latvija proklamē, Latvijas robežas vēl nebija noteiktas. Bet bija iecere, ka tā ir Latviju tautas apdzīvotajā teritorijā notiek šī pašnoteikšanās. Šeit varbūt runa par, teiksim, robežu konkrētu atrašanās vietu, bet par latviešu apdzīvotajiem apgabaliem. Treškārt, kāda tā ir? Šis jautājums, acīm redzot, ir visietilpīgākais atšķirībā no pirmiem 2, jo nacionālas valsts izveides ieceri un būtību vislabāk var noteikt tikai precīzi izprotot attiecīgās nācijas vēsturi, attiecīgās nācijas centienus izveidot valsti un noskaidrojot nācijas izpratni par vērtībām, kura tā liek šīs valsts izveidošanas pamatā. Dažas no tām parādās jau pirms dibināšanas brīdī, dažas parādās dibināšanas brīdī, un dažas var parādīties arī vēlāk. Līdz ar to jau daļēji mēģinot atbildot uz otro jautājumu, kodols var pašattīstīties tālāk. Man liekas, ka pie kodola noteikti būtu analizējams arī tas, ka satversme ir šī kodola un citu vērtību nostiprinājums teksta formā.